Esiet sveicināti Latvijas televīzijas skatītāji. Latvijas televīzija sāk tiešraidi no brīvības pieminekļa šodien Lāčplēša dienu, un jau pēc mirkļa šeit sāksies Nacionālo bruņoto spēku un iekšlietu ministrijas vienība militārā parāda. Un to komentēsim mēs, Latvijas televīzijas žurnālists Jānis Gesti, un mans viesis šodien ir Latvijas kara muzeja direktoras vietnieks, vēsturnieks Juris Ciganovs. Labdien, labdien. Tātad šobrīd pie brīvības pieminekļa mēs gaidām svinīgo goda sardzes maiņu, pēc tam arī sāksies pati parāde. Visā Latvijā šodien notiek pasākumu godinot Latvijas brīvības cīnītājus, un arī Rīgā jau šis rīts iesākās ar ekumēnisko dievkalpojumu Rīgas domā, pēc tam arī bija svinīgs brīdis Rīgas brāļu kapos pie mūžīgās uguns. Juri, iesākumā tomēr nedaudz varbūt arī tiem, kas atcerās no vēstures grāmatām, no vēstures stundām Lāčplēša diena. Kāpēc tieši šajā dienā, kāpēc ir šī parāda un kāpēc pie brīvības pieminekļa? Vēsturiski šajā dienā parādas bija notikušas, pareizi sakot, nevis parādas, bet goda sardzes svinīgās maiņas kopš brīvības pieminekļa izveidošanas, kopš brīvības atklāšanas. 11. novembris tā ir Latvijas armijas uzvaras diena pār Bermonta karaspēku, neatkarības kara, varētu teikt, kulminācijas diena, kad no Rīgas tika patriekts ļoti naidīgs Latvijas valstī spēks, un Latvijas valsts būtībā izcīnīja savu vienu no lielākajām uzvarām neatkarības kara laikā. Un, faktiski tā ir viena no tādām dienām, kas varbūt tās mums ir jāatzīmē kaut kā drusku vairāk nekā kādas citas dienas, jo neapšaubām latviešu karavīrs ir pelnījis to, lai viņa uzvaras atcerētos. Tas ir gan 11. novembris, gan 11. augusts, gan 22. jūnijas. Tās ir Latvijas armijas uzvaras dienas, un vajag atcerēties, ka pateicoties Latvijas armijai ir arī Latvijas valsts, jo tieši latviešu karavīrs izcīnīja šo te brīvību, un tikai pēc tam, kad latviešu karavīrs bija izcīnījis brīvību un no Latvijas teritorijas bija patriekti visi ienaidnieki, tikai tad starptautiskā sabiedrība arī atzina Latvijas republiku. Tātad šajā dienā mēs neatzīmējam tikai vienu konkrētu uzvaru. Šī ir tāda simboliskā diena, kad nozīmē, ka visu latviešu karavīru uzvara pār ienaidniekiem. Izrāties! Mierā! Uz vidu godām! Sveiki! Valsts prezidenta kungs, Nacionālo bruņoto spēku un iekšlietu ministrijas vienības parādēja par godu Lāčplēša dienai un Latvijas armijas dibināšanas 97. gada dienai nostādīts pulkvedis majors. Šobrīd pie brīvības pieminekļa sākās goda sardzes svinīgā maiņa. Tas ir ceremoniāls, kas pie brīvības pieminekļa katru gadu 11. novembrī notika kopš brīvības pieminekļa atklāšanas 1935. gada novembrī, un līdz pat 1940. gada jūnijam šeit atradās Latvijas armijas karavīru goda sardze. Toreiz tas skaities kaujas postenis numur 1, un šo te goda sardzi pie brīvības pieminekļa izpildīja štāba bataljona karavīri. Un arī šodien pie brīvības pieminekļa goda sardzē stāv štāba bataljona karavīri, kas ir šodienas bruņotajos spēkos vienīgā vēsturiski atjaunotā bruņoto spēku karaspēku vienība. Un es gribētu atzīmēt, ka goda sardze pie brīvības pieminekļa bija līdz pat 1940. gada 21. jūlijam, kad padomju okupācijas vara
bez jebkādiem paskaidrojumiem šo te godasardzi pie brīvības pieminekļa likvidēja. Godasardzi atjaunoja pie brīvības pieminekļa 1992. gada 20. aprīlī, un tātad mēs šogad atzīmējam 21. gadu, kad pie brīvības pieminekļa tika atjaunota šī mūsu karavīru svinīgā godasardze. Tātad šobrīd notiek karavīru maiņas ceremonija, un šī ceremonija 11. novembrī ir tāda drusku lielāka nekā katru dienu, kas notiek stundu laikā šeit pie brīvības pieminekļa, lielāka un tāda krāšņāka un vienlaicīgi līdz ar karaspēku parādi. Un tad šobrīd valsts prezidents kopā ar aizsardzības ministru un bruņoto spēku komandieri, kā arī parāds komandieru un adjutantu pavadībā, tātad virzās pie šīm vienībām. Valsts prezidents sasveicināsies ar katru parādē piedalījušos karaspēku vienību, sasveicinoties ar šīs vienības karogu. Un arī ar pašiem karavīriem. Valsts prezidents sasveicinās ar štābu bataljonu karavīriem. Šobrīd valsts prezidents apiet visu karavīru ierindu, un patreiz valsts prezidents ir pie jūras spēku karavīru ierindas, veicinot gan jūras spēku karogu, gan arī pašus jūras spēku karavīrus. Tagad prezidents dodās pie gaisa spēku karavīriem. Pēc tam šīs te visas vienības noies goda parāda solīgi ar brīvības pieminekli, un mēs viņus varēsim redzēt, tā sakot, ejot